mans vārds ir Bruno Reišs, tas ir 371 battle, un tieši šobrīd tu skaties Vapify Green Room. Šautauts Vapifyam. Ok, labi, viss. Tas ir Vapify Green Room. Mēs esam battlā pa 3. vietu. Tas ir fināls. Battles pa 3. vietu. Līdz ar to reperi pa kreisi no manis saka, es to esmu. Reperis pa kreisi no jums ir Jāmijas ielās zināms vairāk kā no Liepājas. Super, un pret viņu šodien pa 3. vietu kas cīnās? Reperis pa labi, Ābra, arī zināms kā no Ozolniekiem. Ideāli, super. Uzreiz, Jāmija, tev jautājums ir, kāds sajūtas bija pēc pusfināla? Jo varbūt tas bija tik tuvu, lai tajā finālā iekļūtu, vai ne, un viss pārējais, bet tomēr kaut kas nesagāja, un Serpentīns tagad ir tur, un tu esi pa 3. vietu. Vai tur bija tā demotivācija, vai tomēr gūt, tu esi gatavs kapāt tālāk? Jā, pareizi, kā tu pateici. Bija bišķiņa demotivācija. Uzvarēja Lapsu, tika arī cauri atlasēji to pašu Linlī. Nezināja, kāds ir zaudēt. Jā, līdz šim nezināja, kāds ir pēc batla. Bija tāds rūgtas sajūtas, jā, un demotivēja noteikti. Bet, kā nekā, mēs turpinām iet priekšu. Mēs nepadodamies. Un mēs turpinām iet ceļus. Super, lieliski. Tāds pats arī jautājums tev, Ābra. Vai neizjūti to demotivāciju pēc tā, ka netika līdz finālam? Jo visticamāk, tev tas mērķis arī gan jau bija fināls. Sākumā viņš bija fināls, bet ļoti interesanta lieta, kas 3-7-1 kā transformējās, un kad Džeki saka, es pats nenoticēju no sākuma, ka tur Marko vai kas saka svarīgākais kaut kādu skilu, ko sakačāt. Un es pats biju domājis, es jau Ābra, kur tur skilu saka? Nē, visiem Džekiem var skilu sakačāt, un es pats biju varbūt bišķi. Uz mani lika visādas cerības. Es pats biju par sevi saklausījies visu kaut ko, un rezultātā es izdarīju, es pats vairākas reizes tev pieminēju, bet es izdarīju arī to pašu Zalts kļūdu. Nenovērtēju Galinieku līdz galam, viņš bija super sagatavojis, savu mājas darbu izdarījis, un izkrit. Bet gan Gētiņš, gan visādas pieredzes parāda, ka nekas nebeidzās ar papisiem. Nu, tā kā, tu pazaudēji batlu, tu mauc tālāk, kur labs piemērs ir tas pats Serpentīns, jā. Mauc sezonu pēc sezonas, un tagad ir klāt finālā. Tā kā nevajag nokārt degunu par zaudējumu, vajag saprast, uz kuriem tu ej. Ok, super, lieliski. Jā, kāda ir tā atšķirība tagad uz pa 3. vietu? Vai ir tas, ka anyway grib uzvarēt, vai tagad ir tīri galvenais, lai labs battles, labs sniegums? Ir tomēr tā sāncensība vēl palikusi? Es domāju, ka viennozīmīgi ir, bet es domāju, ka arī Ābra var piekrist, kad mēs šeit atnāksim šodien uztaisīt vienkārši patīkam klausām battlu. Tā nauda ir forša, bet vienalga mēs iziesim tāpatās ar labām emocijām ārā, un jautājums bija, vai ir kaut kas savādāk? Protams, pēc Serpentīna battle es sapratu, ka tie bāri varbūt par daudz dažreiz, var arī pa maz būt, bet man bija pa daudz bāru pret Serpentīnu, arī bija mazāk ko pateikt, jā, bet šoreiz es iegāju ar tādu cīņas sparu, kā es gāju pret Lapsu un Linlī. Jā, tad smieklīgāk, mazāk bāri, vairāk pa faktiņiem un uztaisīt arī kaut kādu mazu šovu varbūt. Ok, lieliski. Ābra, kā tev, kur beigsies sezonas šodien, viņa beidzās, ja tu esi izdzīvojis to vienas sezonas stāstu. Yes, sir. Vispār, kādas ir sajūtas vispār kopumā, un vai gribēsies vēl atpakaļ iet, vai arī būs tāpatās kā ar Geto pēdējais gads? Pēdējais gads, kurš visu laiku atkārtojas, jā? Būs. Es nezinu, varbūt tev būs, varbūt tu arī parādīsies vēl. Nekad nevar zināt, tu vēl jauns esi. Arī fakts, jā. Bet, redzēs, pagaidām nav ambīciju, bet kas zina, kādu tu tur āķi nereāli izmetīs. 20 štukas nometīs galdā un vēl kaut ko. Visiem būs jānāk. Bet lielos vilcienos pagaidām nē. Man ļoti paticis, kā 3-7-1 ir uzlabojis to rakstīšanas spēli, jo es visu laiku biju freestylā. Un tagad ir tā rakstīšanas spēle, man liekas, kļuvusi man arī tiešāka, labāka, konkrētāka, hard hitting. Un tad ar to gribās bišķi kaut kur savās lietās padarboties. Bet kas zina? Ok, super. Jā, un tad pirms tās izlozes, kurš tad pirmais sāks vai otrais sāks, tāds banālais jautājums, bet anyway. Ar ko varbūt tās priekš jums atšķirās šis battles no citiem sezonas battlēm? Rekur, Jām, tev. Ko atšķirās šis battles no pārējiem citiem battlēm? Baigi jau īstenībā ar neko. Kā tev liekas? Varbūt varam tu kopis atbildēt. Zini, kā tu teici, ka tu kaut ko rēcīgi iemetīs. Man liekas, es nevaru solīt, ka viss man būs rēcīgs. Es ne visur gāju ar tādu, bet man arī būs šur tur rēcīgs. Iespējams, ka šis varētu būt viens no tādiem
tādā ziņā izklaidējošākajiem batliem. Jā, bet paskatīsimies. Bet tieši tur man ir tas prikols, kad varbūt pret Serbēdīnu es šausmīgi, par cik tas bija pusfināls, jau uz finālu taču es ļoti nopietni pielikos pie tiem notiem iPhone'ā, jā. Šoreiz gan man bija pēc tā battle bija tāda, kā jūs teicat, demotivācija, jā, un man palika bišķi vairāk vienalga par to, tāpēc es arī izpaudos vairāk. Nedomāju baigi par to, ko citi domās vai kaut ko tādu. Šitas ir punkts, man liekas, tas, ka mums ir tas 3. vietas battles, bišķi pressure un tas nozīmē, man arī ir plāns, ko es gribu šitās lietas vienkārši, lai es būtu izdarījis battle repā. Un tāpēc es tās lietas esmu ielicis šitajā, raundos. Kā mēs arī pēc mūsu batliem, kur mēs zaudējām, mēs viens pie otru piegājām, pasmaidījām, jā, un negluži sarunājām, bet teicām, eksperimentējam, jā. Izpaudamies īzi, un tieši tā arī būs, jā. Super, prieks dzirdēt. Labi, kungi, Jāmīs mums ir jaunākais no mums visiem. Lai izvēlās cipars, Ģerbons, jā, Ģerbons. Abi sāks, jā. Ok, batlā pa 3. vietu, katru raundu sāks Abra. Jāmīs būs 2, kas atbildēs viņam katrā raundā, bez mazliet tā sanāk cerams par labu battle, kungi. Pēdējais, šis čista jau ir tagad pēdējais. Novēlējums skatītājs. Katrs var droši var. Sekojiet līdzi labam hip-hopam, klausieties bārus. Tagad notika šeit battle, bija tur Kendricks ar Dreiku, vēl kaut kas viss notikās. Karoči, klausieties vienkārši foršu muzonu, klausieties muzonu, kas jums rezonē, paklausieties arī tekstos. Ja gribat, vaibojiet. Dariet, ko gribat, tikai, negaliniet cilvēkus un nesat tur P.D.D. type beat. Tad viss ir cool. Un sekojiet līdzi, man brīvrunu projektam 371. Super. Jā, pieskojiet arī Instagramam man, varbūt arī Abram, kaut ko jaunu izlaidīs, Džeks varbūt. Par cik nesam, 371 ir ievilcis tādā 9 mēnešu mājas darbā lielā, arī neko nesam laidis ārā, nesam ķēries klāt, negribēju miksēt neko, lai, kaut ko sabojātu, bet esam iemācījies labāk rakstīt, būs jauns muzons, sekojiet līdzi, kas iepriekš. Kad nāks ārā battles? Šitais battles nāks ārā nākamā nedēļa jau. Tad 25. maijā reprezents. Tu jau zini, kur Tallinas pagalmā, Foršs Koncīts, Saudžējs, Hannijs, Jāmis, Lillīs un vēl pāris cilvēki, tā kā droši pula apjēri vēlme. Un shameless plug Ghetto Games All-Star Battles. 6. jūnijas, man liekas, 6. jūnijas. Nākat paskatīties vēl cita veida rapa sportu. Droši, šādās getiņam. Mēs arī turies. Mēs mazais Jā, mēs tur tikāmies, jā. Kā tā. Ok, paldies Vapifajam, paldies abiem 2 kungiem, ka bijāt ar mums visu šo sezonu. Šīs grīnums nāk ārā 3. battles pa 3. vietu iet ārā 6. tā kā gaidat. Un taču viss šīs sezonas pēc visu šī darba mazākais, ko jūs varat izdarīt, ir vienkārši piesakot kungiem, atbalstīt viņus pēc tam un būt vienkārši ar viņiem pēc tam, pēc sezonas. Kaut kā tā. Tiekamies. Yes, sir! Trīs, 7, 1.